Šī grāmata izdota gandrīz 30 pasaules valodās, arī latviski. Tās autors reģionu starp Staļinu un Hitleru, starp Krieviju un Vāciju sauc par asiņzemēm. Tagad viņš brīdina, Putina mērķis nav Ukraina, bet visa Eiropa. Vai tiešām vēsture var atkārtoties? Mēs devāmies viņu intervēt. ASV Yale universitātes profesors Timotijs Snaiders, 1-1 Eiroparlamentā Briselē. Snaider kungs, man ir prieks jūs sastapt šeit, Eiropas parlamentā Briselē. Esmu no Latvijas, valsts, kas atrodas starp Krieviju un Vāciju, un šis reģions jūsu grāmatās tiek saukts par asiņzemēm. Mans pirmais jautājums ir to vārdā, kas nav lasījuši jūsu grāmatu. Kādēļ šāds apzīmējums? Vietas, ko es saucu par asiņzemēm, ir zona, kur vienlaikus atradās gan Vācijas spēki, gan padomju spēki laikā starp 1943 un 45. gadu. Tā ir Polija, Baltkrievija, Ukraina, Baltijas valstis un Rietumkrievija. Pamatojums, kādēļ es saucu tās par asiņzemēm, kādēļ es šādu nosaukumu devu grāmatai, ir tāds, ka šajās teritorijās ļoti īsā laika periodā starp 1943 un 1945. gadu politiski iemeslu dēļ tīši tika noslapkavoti aptuveni 14 miljonu cilvēku. Nekas tāds Eiropas vēsturē nebija pieredzēts. Grāmatā runājot par atsevišķām nācijām vai atsevišķām valstīm, kas cieta no konkrētiem noziegumiem, es sāku ar šo teritorijas premisu, ka tie visi notika šajā vietā, kas ir īpaša Eiropas vēstures kontekstā. Tas ir Staļinu un Hitleru. Mēs zinām par Vāciju, bet kā ir ar Krieviju? Vai tā ir uzņēmusies atbildību par to, ko padomju nācija vai tieši Krievu nācija ir pastrādājusi? Pastāv vairāk jautājumu. Viens ir, cik mēs patiesībā zinām par Padomju Savienību. Mēs arvien pētām tās vēsturi, piemēram, tās īstenoto iekšējo teroru, kura mērogu tikai tagad sākam aptvert. Te norisinājās nacionāla mēroga akcijas, piemēram, pret kulakiem. Ir ticams aplēsis, ka upuru skaits aptuveni miljonus, kas ir ievērojams skaitlis, taču mazāks nekā cilvēki domāja pirms tam. Jāizzina arī gulaga vēsture, kas skāra miljoniem cilvēku. Tāpat par mākslīgi izraisīto bādu padomju Ukrainā. Pirmkārt, jānoskaidro notikumu vēsturi, un tad var jautāt par atbildību. Tas jau ir politisks, nevis vēsturisks jautājums, jo Krievija jau vairs nav Padomju Savienība. Tāpat kā jāatzīst, ka Savienotās valstis vairs nav Britu impērija. Tā ir Padomju Savienības mantiniece. Taču Krievija ir paziņojusi, ka pārņem PSRS saistības. Kā jau teicu, tie ir politiski jautājumi. Tā ir Krievijas līdera izvēle. Vēlos teikt, ka, ja jūs vēlaties pārņemt Padomju Savienības saistības, tad ir jāpārņem visas. Jūs varat izvēlēties tikai labās lietas un sliktās ignorēt. Padomju Savienības vēsturi jāskata konsekventi. 9. maijā Krievija atzīmē uzvaru pār nacistisko Vāciju. Svētkos nepiedalījās vairākums no rietumu līderiem. Vai tas ir saistīts tikai ar notikumiem Ukrainā, vai jūsuprāt ir vēl kādi iemesli? Pirms es mēģināšu izskaidrot, vēlos teikt, ka ir žēl par to. Jo, protams, Krievi ļoti cieta Otrā pasaules kara laikā. Liels skaits Krievu karavīru zaudēja dzīvību. Sarkanās armijas rindās. Sarkanās armijas loma Austrumu frontē bija izšķiroša. Vienam par to nebūtu jāšaubās. Taču runājot par pašreizējo situāciju, ir atkal jāatgādina, ka vēsture ir viena lieta, bet tas, kā jūs pieminat vēsturi, ir pavisam cita lieta. Es domāju, ka rietumu līderi pārsvarā bažījies par to, ka Otrā pasaules kara piemiņas pasākums tiek izmantots, lai leģitimētu karu Ukrainā. Daudziem rietumu līderiem ir nepieņemami vispār doties uz militāru parādi, bet vēl nepieņemamāk ir doties uz parādi, kur redzami ieroči un karavīri, kas iesaistīti militārā agresijā. Tā pašā datumā Krievijas vēstniecība Latvijas galvaspilsētā Rīgā daļēji sponsorēja līdzīgas uzvaras dienas svinības. Tās atbalsta dažas prokrieviskas partijas un liels skaits krievalodīgo iedzīvotāju. Kādu vēstījumu tas sniedz Baltijas valstīs? Esmu drošs, ka jūs zināt atbildi labāk nekā es. Ko es vēlētos uzsvērt šajā kontekstā ir tas, ka
Krievija ir rehabilitējusi Molotovu-Ribbentropa paktu, kuram bija acīm redzama saistība ar Baltijas valstīm. Kopš Molotova-Ribbentropa pakta Baltijas valsts nonāca padomu ietekmes zonā, un tas noveda pie to aneksijas un valstiskās patstāvības sagrāves. Taču tam ir saistība arī ar pārējo Eiropu, jo tas nozīmē, ka Krievija izaicinoši atzīst, ka gan alianse ar Hitleru bija laba lieta, un arī alianse ar rietumiem, kas palīdzēja sakaut Hitleru, bija laba lieta. Eiropiešiem ir ļoti sarežģīti izprast, ko Krievija patiesībā grib pateikt. Kad ir pretrunīgs uzstādījums, ka bija viens labs sabiedrotais un bija arī labi viņu sakaut, ko tas īstenībā nozīmē Eiropai. Šodienas konferencē jūs atzīmējat, ka Krievijas uzvedībā redzat vieglas fašisma iezīmes. Ko jūs ar to domājat? Problēma ir tajā, ka Krievija šodien lieto fašisma un antifašisma retoriku. Tā ir manipulatīva valoda, kas sadala pasauli labajos un ļaunajos. Labie ir antifašistu, bet sliktie fašistu pusē. Tā ir valoda, kas nāk no pagājušā gadsimta 30. gadiem. Tā tika lietota staļinisma periodā un arī Otrā pasaules kara laikā. Tā ir ļoti parocīga retorika, jo ir ļoti izdevīgi būt labam un bez pūlēm citus nosaukt par sliktajiem. Problēma ir tajā, ka šādi runājot, jūs zaudējat iespēju kritizēt. Ja fašismu definē kā visu, kas nav saistīts ar Krieviju, tad fašisms vairs nav saistāms ar Krieviem. Jūs zaudējat vārdus, ko lietot, lai kritizētu invāziju kaimiņu valstīs, militārās parādes, homoseksuālismu vajāšanu, visas tās lietas, kas vēsturiski saistās ar fašismu. Uztraukumu rada tas, ka eksportējot fašismu un vienkāršojot vēsturisko notikumu uztveri, jūs kaitējat arī paši sev. Jūs zaudējat paškritikas rīku. Ko varat teikt par Putinu? Daži viņu salīdzina ar Hitleru vai Staļinu. Vai tas ir atbilstoši? Vienkāršākais, ko varētu darīt, ir ļaut prezidentam Putinam pašam atbildēt uz šo jautājumu. Es nedomāju, ka jums vajadzētu viņu intervēt. Es gribu teikt, ka lietas, ko viņš ir teicis, palīdzēs. Nav viegli viņam piekļūt. Protams, taču tas, ko viņš jau ir pateicis, palīdz mums saprast. Tāpēc, ka viņš izmanto, piemēram, dažas Hitlera idejas no 1930. gadiem. Tā ir ideja par Novorossiju, kas faktiski ir tas pats, kas Sudetijas zeme. Definējiet mākslīgi iezīmētu teritoriju, kas reiz etniskā ziņā piederējusi jums, un tad attaisnojiet tās sagrābšanu. Viņa attaisnojums iebrukumam Ukrainā, ka Ukrainas valsts nekad nav pastāvējusi, ir tāds pats kā Staļinam 1939. gadā septembrī iebrukot Polijā. Arī tad tika teikts, ka Polijas valsts neeksistē. Putina kungs pats ir rehabilitējis un interpretējis 30. gada notikumus, un mums nav jāmeklē īpašas paralēlas. Viņš to dara mūsu vietā. Jūs teicāt, ka Krievija zaudēs karu Ukrainā. Kādēļ esat par to pārliecināts? Es neesmu pārliecināts, vai atceros, kādā kontekstā to teicu. Es uzskatu, ka visi zaudēs Ukrainas karā, izņemot Ķīnu. Tas ir dīvains karš, kurā var zaudēt tik viens. Nedaudz zaudē amerikāņi, eiropieši zaudē diezgan daudz. Ukraiņi zaudē smagi, bet Krievija zaudē visvairāk. Kad teicu zaudē, es to nedomāju tikai politiskā nozīmē. Viņi zaudē politiski, jo ir skaidri redzams, ka viņi ir ātri iznīcinājuši Ukrainas valsti, taču viņi kaitē arī paši sev. Katrs gads, ko jūs pavadat šādā kara propagandā, jūs attālināt sevi no pasaules par 10 gadiem. Būs vajadzīgs ilgs laiks, lai atkoptos no naida runām, kas dominē Krievijas mēdījos. Kad teicu, ka viņi zaudē, es domāju, ka viņi nodara pāri paši sev. Karam ir jābeidzas ne tikai Ukrainā, bet arī Krievijā. Jo tas turpināsies, jo grūtāk viņiem būs rast atpakaļ ceļu uz savu lomu pasaulē un labākām attiecībām ar Eiropu. For them to think their way back into the real world and into a better relationship with Europe. Jūs iepriekš minējāt, ka Krievija lieto dažādus trikus, lai izvairītos no pretkara protestiem valsts iekšienē. Piemēram, sūta uz Ukrainu karavīrus, kuriem nav mātes. Vai varat paskaidrot?
Okay, so that's a description. Tas ir paņēmiens, kā Krievija norobežojas no kara Ukrainā. Prezidents Putins nav visvarens. Viņš baidās no dažām lietām. Viena no tām ir karavīru mātes. Tam ir nopietnas iemesls, jo karavīru mātes bija būtisks faktors pret padomju karu Afganistānā un tagad veido svarīgu vēlētāju daļu. Veids, kā viņi mēģina īstenot karu Ukrainā, ir pirmkārt noliegt jebkādu savu līdzdalību. Otrs veids ir sūtīt karot pusmūža algotņus vai sveštautiešus kā čečenus. Tie ir cilvēki, kas nav tik nozīmīgi sabiedrībai. Daudziem krieviem čečeni nepatīk, un ja viņi kaut kur tiks nogalināti, Krievi par to neuztrauksies. Kara darbībā tiek izmantot pēc iespējas vairāk cilvēku, kas nav regulārās armijas karavīri. Taču, diemžēl, ir arī armijas karavīri. Vairāk tūkstoši no viņiem ir krituši, un ir Krievu mātes, kas tagad mēģina apvienoties. Tas ir apstākļus, kas ierobežo kara mērogu. Pie mums rietumos lielā mērā pateicoties propagandai ir pieņemts uzskatīt, ka Krievi ir kaut kādi roboti un var karot neciešot sāpes un viņu tuvinieki nesēro par kritušajiem. Tā, protams, nav taisnība. Krievi cieš tāpat kā ik viens cilvēks un arī Krievu mātes cieš tāpat kā citas mātes un Krievu ģimenes cieš tāpat kā citas. Es nedomāju, ka prezidentam Putinam ir neierobežots iespējas eskalēt šo karu, jo būs pretspārs Krievijas sabiedrības. Esmu teicis, ka visi zina par šo karu un tas ir populārs, taču tikai tāpēc, ka zināmie zaudējumi līdz šim ir bijuši mazi. Taču jebkurā gadījumā lielākā Krievijas iedzīvotāja daļa atbalsta prezidentu Putinu. Vai tā patiešām ir, vai tās ir propagandas konsekvences? Redziet, jums būtu ļoti sliktam politiķim, lai cilvēki jūs neatbalstītu kara laikā. Prezidenta Putina atbalstītāja īpatsvars ir pat nedaudz mazāks nekā prezidenta Buša vecākā atbalstītāja īpatsvars līča kara laikā, bet atgādināšu, prezidents Bušs zaudēja nākamajās vēlēšanās. Jūsu atbalstītāju skaits var sasniegt ļoti augsts rādītājs kara laikā, jo iedzīvotājiem ir raksturīgi šādos apstākļos atbalstīt līderus. Taču tas ir īslaicīgs fenomens. Tas var būt ilgāks Krievijā nekā citviet, pateicoties propagandai, bet nevar ilgt mūžīgi. Ja izraisāt karu, lai kļūtu populārs, jums drīz nāksies izdarīt sarežģītu izvēli. Jo, kad cilvēki nogurst no kara vai pārāk daudz Krievi ies bojā, tad jums vai jāeskalē situācija, jāsāk jauns karš, vai arī jāmeklē cits veids, kā saglabāt popularitāti. Es sagaidu, ka tā iespējams būtu prezidenta Putina problēma. Kāda varētu būt Eiropas Savienības atbilde? Jautājums, kas uztrauc cilvēkus Baltijas valstīs un arī Ukrainā, ir atmiņas, kad pēc Jaltas konferences rietumvalstis de facto klusējot iekrita Baltijas valstu inkorporācijai PSRS un klusēja līdz pat 1991. gadam. Ja raugāmies uz Eiropas Savienības pozīciju tagad, vai var teikt, ka tā ir gana stingra attiecībā uz to, ka Ukrainai ir jāsaglabā neatkarība? Vismaz par Baltijas valstīm jūs nepateicāt visu korekti, jo vismaz formāli Savienotās valstis nekad neatzina to inkorporāciju. Formāli, bet de facto? Saistībā ar Eiropas Savienību, Eiropas Savienības negodīgumu. Eiropiešiem nav pieņemts apsvērt iespēju par ātru uzbrucēju. Viņi izvēlas nedomāt par ārpasauli, izņemot sūdzības par Ameriku. Viņi nepieļauj domu, ka kāds no ārienes ieradīsies viņus iznīcināt, jo viņi domā, ka šeit ir jauka, miera un labklājības zona. Tā ir taisnība. Viņi jautā, kādēļ gan kādam vajadzētu mūs ienīst. Taču Krievija tagad rīkojas kā ienaidnieks un apdraud Eiropu. Tā apdraud eiropiešu novērotājus Ukrainā un citos veidos. Ir vajadzīgs laiks, lai eiropieši to saprastu. Vairākumam no eiropiešiem nav tādas vēsturiskas pieredzes, kāda ir cilvēkiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā vai Polijā. Otrkārt, ir Eiropas Savienības politika, ir sankciju politika. The second thing is there is a European policy, right? There is a policy of sanctions. And vai tā ir pietiekama? Nav pietiekama, bet gribu uzsvērt, ka nozīmīgi ir jau tas, ka tāda politika vispār pastāv. Es ceru, ka tā tiks pagarināta šovasar, un tas būs ļoti nozīmīgi. Ņemot vērā Eiropas Savienības lielo dažādību, nāk klajā ar kopīgu politiku jau ir iespaidīgs panākums. Protams, ar to vien nepietiek. Galvenā lieta, kas eiropiešiem būtu jāsaprot, labākā politika saistībā ar Krieviju ir laba politika pret Ukrainu. Tas, ko eiropieši var darīt, ir maksimāli atbalstīt Ukrainas valsti. $1
miljardus dolāru, ko Eiropas Savienība iedeva Ukrainai, salīdzinot ar simtiem miljardiem dolāru, ko saņēma Grieķija, ir fakts, par ko nākotnes vēsturnieki varēs lauzīt galvas. Krīze Ukrainā ir daudz svarīgāka par krīzi Grieķijā. Eiropas Savienība var investēt 100 reizes vairāk, lai risinātu Grieķijas problēmas, nevis Ukrainas problēmu. Turklāt Ukrainai pat nevajag 100 miljardu, taču ar 1 miljardu ir par maz. Ukrainai ir nepieciešams nopietnas un mērķtiecīgas Eiropas Savienības investīcijas, kas palīdzētu izveidot un nostiprināt Ukrainas valsts institūcijas. Tas ir interesanti, jo Eiropas Savienības austrumu partnerības samits drīzumā notiks Rīgā. Un viena no Baltkrievijas atpersonām ir brīdinājusi, ja šis samits būs vērsts pret Krieviju, tas būšot pēdējais šāda veida pasākums. Kāda veida aktivitātes Eiropas Savienībai būtu jāīsteno? Izšķirīgs jautājums šajā visā nav par Krieviju un Ukrainu. Izšķirīgs ir jautājums par tiesiskumu. Ukraiņi vēlējās būt eiropieši un iegūt tiesisku valsti. Ukraiņi vēlējās reformas, kad viņi izgāja protestos un īstenoja revolūciju. Viņi vēlējās reformēt koruptīvu valsti, ļoti koruptīvu valsti. Viņi redzēja Eiropu kā atbildi korupcijai. Tas nozīmē, ka viņi vēlas asociācijas līgumu, lai importētu tiesiskumu un stiprinātu likuma varu. Iemesls, kāpēc Kremļa līderi pret to iebildi, ir apstākļi, ka mūsdienu Krievija piekop citu pārvaldu modeli, kas nebalstās uz likuma pārākumu. Tādējādi pašreizējā sacensība nav vispār Ukrainas teritorija vai kādām citām teritorijām, tā ir ideju sacensība. Vai Eiropas ideja par tiesiskumu prognozējumu sabiedrību uzvarēs, vai arī nostiprināsies uzskati, ka visā reālajā pasaulē valda autoritārisms un oligārija, tas, ko Krievijas propaganda mēģina iegalvot. Tā ir reālā sacensība. Tas, kas Eiropiešiem ir jādara, ir jāfokusējas uz palīdzību Ukrainai, lai tā kļūtu par normālu valsti. Piemēram, simtiem mazu mērķu aizdevumu un palīdzības paketes nevalstiskajām organizācijām un labākajai daļai no Ukrainas ministrijām, kas būtu nopietni nodrošinātas. Tas, protams, arī izmaksās miljardiem dolāru, taču tās noteikti būs mazākas izmaksas nekā alternatīvai, ļaut Ukrainai sabrukt. Snaider kungs, mums tagad jāietur neliela pauze, un tad atgriezīsimies pie sarunas ar jautājumu, vai Krievija iebruks Baltijas valstīs. So, Mr. Snyder, let's go further. And my next question is... Snaider kungs, turpināsim. Mans nākamais jautājums ir šāds. Nesen runāju ar bijušo Krievijas premjerministru Mihailu Kasjanovu, un viņš teica, ka Kremlī netic, ja Krievija iebruks Baltijā, NATO atbildēs. Jūs pieļaujat šādu scenāriju? Krievija iebruk Baltijas valstīs. You see such kind of scenario. Russia invades the Baltics. Es noteikti ceru, ka viņš ir maldināts. Tā noteikti ir kļūda. Tāpēc, ka nav šaubu, ka neviena amerikāņu sabiedrotie, bet arī sabiedrotie Vācijā būs gatavi iedarbināt 5. pantu. Es ceru, ka tā nav problēma, cik tālu tas skar NATO. Es gan pieļauju, ka viņi var domāt citādi. Krievijas līderiem ir tendence nenovērtēt institūciju lomu un domāt kailu varas hierarhiju kategorijās. Viņi novērtēja par zemu Ukrainas valsti. Tas nebija grūti, jo šī valsts ir vāja, taču sekas vienalga bija negaidītas. Viņi nenovērtēja Eiropas Savienību. Viņi domāja, ka varēs sašķelt Eiropu un ātri pierunāt palikt malā, bet tas neizdevās. Viņi iespējams to varētu paveikt, taču tam vajadzīgs ilgs laiks, un tikmēr arvien vairāk eiropieši saprot, kas īstenībā notiek. Viņi iespējams nenovērtē NATO, bet tā būtu kļūda. Viss sākot ar prezidentu Obamu un ASV valdību, un ne tikai amerikāņu, bet arī franču un vācu valdības, neatkarīgi no tā, ko viņi domā par Krieviju vai Krimu, ir pārliecināti, ka spēs iedarbināt 5. pantu. Es ceru, ka tā nav taisnība. Believe they have to enforce Article 5. So I hope that that's not true. You hope it's... Jūs cerat? Nē, es ceru. Esmu pilnīgi pārliecināts, kāda atbilde sekos. Es ceru, ka tā nav taisnība, ka cilvēki Kremlī šaubās par šo atbildi. Jūs iepriekš teicāt, ka tā nav sadursme par Ukrainu, bet gan par Eiropu. Tātad Putins grib Eiropu. Kā īsti? Tas nav... Atkāpsimies nedaudz. Nav tā, ka Krievijai būtu grandiozi plāni vai pat ideoloģija. Krievijai ir ideja par lietu šķelšanu.
Tā ir klasiska pieeja skatīt pasauli kā lietu kopumu, ko var sadalīt elementos un padarīt tos vājus. Vajag tikai atrast vājāko posmu un uzspiest uz tā. Tas ir veids, kā viņi redz pasauli, kā prezidents Putins redz pasauli. Rietumi izskatās stipri. Tiem ir NATO, tiem ir Eiropas Savienība, attīstīta ekonomika, taču mums ir veidi, kā tos sašķelt. Mēs varam viņiem dot savu televīziju un likt pārtraukt domāt par pašu institūcijām. Mēs varam atbalstīt galēji labos un galēji kreisos, apgrūtinot normālo partiju darbību. Mēs varam sadalīt cilvēkus eiropiešos un amerikāņos ar mākslīgi izraisītiem skandāliem un likt cilvēkiem vilties. Nepastāv kāda īpaša programma par iebrukumu Eiropā, taču ir ideja, ja vajadzētu Eiropu salauzt atsevišķās daļās iepacionālās valstīs, tad uz to fona Krievija kļūtu relatīvi stiprāka. Tik tālu var runāt par mērķi. Mērķis ir aizvest Eiropu atpakaļ uz 1930. gadiem, kad Krievija būtu liela nacionāla valsts starp daudzām mazākām nacionālām valstīm. Tad Krievija būtu salīdzinoši daudz stiprāka. Es domāju, tā pamatideja. Eiropiešiem būtu jāatceras, un arī Krievijai būtu jāatceras, ka pagājušā gadsimta 30. gadi bija ļoti slikts laiks. Nacionāla valsts Eiropā, ne tikai Austrum Eiropā vai vēl kaut kur, nozīmēja zaudējumu. Es vēlos citēt vienu no jūsu kolēģiem, Stefanu Voltu, starptautisko attiecību profesoru no Harvardas, kurš teica, ka Krievija nav ambicioza augoša vara, kāda bija nacistiskā Vācija vai mūsdienu Ķīna. Tā ir novecojoša valsts, kas ir no depopulācijas un vēlas tikai radīt iespaidu par ietekmi, kas tā reiz bijusi. Jā, es domāju, ka cilvēki, kur vada Krievijas ārpolitiku, reizēm kļūdās un ir lietas, ko viņi neņem vērā. Taču ir jomas, kurās viņi rīkojas ļoti gudri, un šī ir viena no tām. Viņi zina, ka pastāv tehnoloģiskas robežas, ekonomiskas robežas, demogrāfiskas robežas. Tas ir robežas Krievijas ietekmei. Viņa plāns nav kļūt varenākiem par Eiropas Savienību. Viņa plāns ir padarīt Eiropas Savienību mazāk varena, sašķeļot to komponentēs. Tādēļ Krievija nevis risina savas iekšējās problēmas, bet eksportē šīs problēmas uz citām valstīm, lai tās padarītu vājākas. Tā ir taisnība, bet pat ja viņi ir vājāki nekā šķiet, tas nenozīmē, ka viņiem noteikti jāzaudē. Tāpēc, ka viņiem ir instrumenti, kā padarīt citus cilvēkus vēl vājākus. Tāda ir spēle. That doesn't mean that they're going to lose because they have instruments to make other people weaker. That's the whole game. Kas te ir par instrumentiem, ko Krievija lieto, lai panāktu, ka rietumnieki sāk ticēt tam, ko Krievija vēlas? Kādus rīkus viņi izmanto? Es domāju, ka mazākā mērā tas saistās ar noteiktu Krievijas vēstījumu. Vairāk tas ir saistīts ar valdošo vispārējo skepticismu. Lai īstenotu veiksmīgu, sauksim to par plurālismu demokrātiju, jums nepieciešama uzticēšanās. Pat kapitālismā ir nepieciešama uzticēšanās. Uzņēmumiem ir savstarpēji jāuzticas, jo citādi pilsoniskā sabiedrība nevar funkcionēt. Tas, ko dara Krievijas mēdīji, ir ne tik daudz kā izplatīt atšķirīgu versiju par patiesību, bet gan iedragāt ticību tam, ka patiesība vispār pastāv. Ja patiesības nav, tas nozīmē, ka pasauli vada noslēpumaini spēki, kas darbojas aizkulisēs tam, ko varat redzēt. Visā ir sazvērestība un tā dominē. Pasauli vada amerikāņi. Tieši tā. Tas ir labs piemērs. Pasauli vada amerikāņu oligarhija. Bet varbūt tā arī ir patiesība. Amerika ir supervara. Es domāju, sniedziet man vienu piemēru, kad amerikāņu ārpolitika pēdējo 10 gadu laikā ir nostrādājusi. To ir grūti atrast. Ja jau mēs esam tik pārsteidzoši vareni, kāpēc vairums lietu, ko darām, nenostrādā? Ja mēs esam tik neticami vareni, kāpēc Krievijai regulāri izdodas apturēt daudz mūsu izceres? Tad loģiski būtu jautāt par amerikāņu kļūdām Ukrainā un šajā reģionā vispār. Ko varat teikt par šo? Tas ir svarīgi. Manuprāt, amerikāņu kļūda Ukrainā ir viņu klātbūtnes trūkums. Tā ir kļūda. Kā jūs to domājat? Mums nav Ukrainas politikas. Mēs bijām pārsteigti par revolūciju, nedarījām gandrīz neko, kad tā notika. Kopš tā laika arī tikpat kā ko neesam darījuši. Finansiāla palīdzība, ko esam snieguši Ukrainai, ir niecīga. Amerikāņu kļūda Ukrainā bija neredzēt tur revolūciju, nerīkoties laicīgi. Krievi teiktu, jūs sarīkojat šo revolūciju. Jā, bet tā ir pilnīga fantāzija un pilnīga faktu sagrozīšana. Svarīgs
svarīgs fakts saistībā ar revolūciju Ukrainā ir tāds, ka Ukraiņi sarīko revolūciju Ukrainā. Viņiem nepalīdzēja Eiropas Savienība, viņiem nepalīdzēja amerikāņi. Ik viens, kurš bija tur, zina, ka vīlušies par to bija Ukraiņi, kas ticēja, ka aizstāv eiropeiskās un rietumvērtības. Cik vīlušies viņi bija, sajūtoties pamesti vieni. Es atceros, ka janvārī tur bija plakāti Maidanā, uz kuriem bija vienādības zīme starp Savienotajām valstīm un Krieviju. Tas nozīmē, ka tās abas, gan Savienotās valstis, gan Krievija, ignorē šos cilvēkus un ļauj viņiem ciest. Svarīga lieta saistībā ar Maidanu ir tā, ka to paveic Ukraiņi. Tā ir atziņa, ko Krievijas līderi nevēlas redzēt nonākam pie Krievijas iedzīvotājiem. Tāpēc, ka ja jau Ukraiņi, kuri lielā mērā ir krievalodīgi un dzīvo pussovietiskā valstī, ja viņi var sarīkot revolūciju pret oligarhiju, tad, protams, Krievi arī to var. Tā ir doma, ko nedrīkst pieļaut. Tāpēc ir vajadzīga ideja, ka tā bija eiropiešu sazvērestība, fašistu sazvērestība vai geju sazvērestība vai amerikāņu, vai jau kā cita sazvērestība. Tas viss domāts, lai atturētu cilvēkus no vienkāršas atziņas, ka Ukraiņi to paveica paši. Or an American plot, or whatever kind of plot it was supposed to be. That is all there to prevent the very simple idea that Ukrainians did this themselves. Atgriezīsimies pie nākotnes scenārijiem. Konferencē jūs, kā man šķiet, diezgan provokatīvi norādījāt, ka pēc 10 gadiem mēs nezinām, vai Eiropas Savienība vēl eksistēs, un mēs nezinām, vai karavīri maršēs sarkanajā laukumā. Kādu jūs redzat šo attīstību? Tas ir tāds vispārīgs metodoloģisks pieejams. Lietas nāk un iet. Uzvaras dienu Padomju Savienībā sāka svinēt 1955. gadā. Tā tiek svinēta vairāk kā 50 gadus. Tas nenozīmē, ka to svinēs mūžīgi. Es nevaru iedomāties uzvaras dienu pēc 200 gadiem, pēc 100. Šaubos pēc 500, varbūt, es nezinu. Taču nevar apgalvot, ka pēc 10 gadiem Krievijas federācijai būs tās pašas vērtības, kas šobrīd. Viņi varētu atzīmēt uzvaras dienu pavisam atšķirīgā veidā. Piemēram, sarīkotu miera maršu, kurš zina, saistībā ar Eiropas Savienību. Tā eksistē tikai ceturdaļu gadsimtu. Eiropas spēks eksistē aptuveni 50 gadus. Tas reiz beigsies, vai tiks transformēts. Daļa no Eiropas Savienības problēmas ir tajā, ka šeit ir pārāk daudz partneru, kas nefunkcionē saskaņoti. It kā prastie noteikumi nebūtu domāti viņiem. Tā nav taisnība. Ja Eiropas Savienība grib pārdzīvot tagadnes izaicinājumus, Eiropas līderiem jābūt modriem par to, ka pastāv šie izaicinājumi. Eiropas Savienība nav nolemta mūžīgai eksistencei, to jau var sašķelt. Kā nodrošināt mieru Eiropas kontinentā? Jūs teicāt, ka vienīgā lieta, kas var mainīt Krievijas politiku attiecībā pret Ukrainu, ir fundamentāli Krievijas ārpolitikas pret Eiropas Savienību pārorientācija no negatīvas uz pozitīvu. Izklausās, ka ir atkarīgs no Krievijas politikas un Krievijas viedokļa. Lai tas notiktu, lai Krievija mainītu savu politiku, Ukrainas valstī ir jāgūst panākumi. Pagaidām šķiet, ka Ukraina zaudē. Tas ir arguments pret reformām Krievijā un arī arguments pret Eiropu. Ja Ukraiņi gūs panākumu, un es domāju, ka viņi to spēj zināmā laikā, tad Krievijas imperialisms zaudēs un argumenti par labu reformām Krievijā kļūs spēcīgāki. Ir tiesa, ka daudz kas ir atkarīgs no Krievijas lēmumiem, taču Krievijas lēmumu maiņu ietekmēs tas, kā veiksies Eiropai un kā veiksies Ukrainai. Kā jau teicu, labākā Krievijas politika ir laba Ukrainas politika. Eiropas Savienība pat labāk nav spējīga tieši ietekmēt Krieviju pietiekamā mērogā. Tā ir pārāk liela un tajā ir pārāk daudz tirānijas. Taču tas, ko Eiropa var darīt, ir radīt un stiprināt atmosfēru, kurā cilvēki saprot, ka tiesiskums strādā. Tas ir fundamentāls jautājums. Ja tiesiskumu var nodrošināt Krieviju kaimiņu valstīs, tad kādēļ ne Krievijā? Tas ir īstais jautājums. Tas ir jautājums par tiesiskumu, kā teicāt, un īpaši Ukrainā. Taču kas tieši būtu šajā ziņā jāizdara Eiropas Savienībai? Kāda būtu galvenā un svarīgākā lieta? Es nevaru atbildēt Eiropiešu vietā, taču ir daži vispārīgi uzstādījumi. Vispirms ir jāatzīst, ka pastāv intelektuāls, morāls un politisks izaicinājums Eiropas Savienības eksistencei. Eiropas Savienība nav automāts, tai ir jāspēj reaģēt uz izaicinājumiem, ko rada ārējais spēks, kas šobrīd mēģina sašķelt Eiropu. Otrkārt, Eiropas Savienībai jāņem vērā, ka pēc politikas teorijas pastāv vairāk politikas līmeņi. Ir Eiropas līmenis, nacionālais līmenis un politiskā sabiedrība. Šī politikas teorija šķiet pievilcīga arī citiem, piemēram, Ukrainai. Tas ir iemesls, kādēļ
Ukraina vēlas virzīties uz šo modeli. Izmantot Eiropas modeli, lai stiprinātu savu valsti. Cik vien ilgi Eiropa pastāv, tieši šī pievilcība ir daļa no tās eksistences. Tā ir jābūt atbildīga par teritorijām, kas vēlas tai pievienoties. Ja Ukraina zaudēs, patiks tas Eiropiešiem vai nē, tā būs arī Eiropas sakāve. To šādi uztvers ne tikai Kijevā, bet arī Maskavā un visā pasaulē. And will be understood as such not only in Kiev, but in Moscow and all around the world. Ja mēs velkam paralēles ar 1939. gadu, ja jūs vilkat paralēles, kas notiek šeit Asiņzemēs pēc 70 gadiem, vai redzat arī kādu sliktāku scenāriju? Karš jau notiek. Karš notiek starp Krieviju un Ukrainu. Es nedomāju, ka tas ir beidzis. Tomēr pasaule šobrīd ir citādāka. Galvenā atšķirība, kas pastāv Asiņzemēs vai teritorijās starp Krieviju un Vāciju, ir tajā, ka Vācija šodien ir pavisam citādāka. Eiropa ir pavisam citādāka nekā tā bija 1939. gadā. Tas, kas mani satrauc ilgtermiņā, ir apstākļus, ka eiropieši ir nedaudz piemirsuši, cik nepatīkams laika posms bija 1930. gadi un cik nestabils bija nacionāls valsts projekts. Eiropas Savienības iekšēnē jums ir gan populisti, gan nacionālisti, kas daudzina, kādēļ gan likvidēt eiro, kādēļ gan nelikvidēt Eiropas Savienību. Mēs būtu laimīgi kā Anglija, Ungārija vai Francija. Un Krievija viņus atbalsta. Jā, Krievija to atbalsta, un nākamais solis būs, jūs atgriezīsieties 30. gados. Ir jāsaprot, ka eiropieši nav dabīgi jauki. Viņiem ir arī izcilas institūcijas. Neviens nav dabīgi jauks. Eiropieši nav jauki. Jūs neesat ne labāki, ne gudrāki, kā bijāt 1930. gados, taču jums daudz labākas institūcijas. Tiklīdz tās pazudīs, jūs vairs neuzvedīsieties tā, kā to darāt pat labi. Par to paskaidrot citādāk. Eiropā franču un austriešu diplomāti 30. gados nebija mazāk civilizēti un inteliģenti kā pašreizie franču un austriešu diplomāti. Taču viņi darbojās pilnīgi atšķirīgā sistēmā un viens otram nodarīja gluži šķiebinošas lietas. Jūs varat atkal doties šajā virzienā, ja zaudēsiet savas institūcijas. Jūs teicāt, dabīgi jauki. Lasot jūsu grāmatu Asiņzemes, var saprast, ka tas nav stāsts tikai par diviem diktatoriem. Ir runa par simtiem un tūkstošiem cilvēku, kas rīkojas tāpat kā viņi, pastrādāja šīs zvērības, slepkavības un deportācijas. Kā jums šķiet, kā tas varēja notikt? Man ir daudz ideju par šo tēmu, bet šajā ziņā viena no svarīgākajām ir tieši institūcijas. Vācijas gadījumā visi lielākie noziegumi, holokausts, padomju kara gūstekņu badināšana, civiliedzīvotāju masu slepkavības, tā dēvētajās atmaksas akcijās. Tas viss notika zonās, kur vācieši bija likvidējuši pirms kara valsti, vai to pašu bija izdarījuši padomju spēki, vai kāds cits bija likvidējis pirms kara valsti. Tiesiskuma nebija, pilsoniskās sabiedrības nebija, īpašumtiesības nepastāvēja. Tad vācieši varēja šajās zonās radīt jaunu veidu politikas. Tā ir būtiska mācība šodienas Eiropai. Tiklīdz kāds sāk runāt, ka valsts nav īsta, piemēram, ka Ukrainas valsts nav īsta, tas ir solis reāli briesmu virzienā. Tāpēc, ka sagraujot valsti, pat ja tā ir vāja valsts, kāda pirms kara bija Čehoslovākija vai Polija, šādu valsti sagraujot, jūs radāt apstākļus notikumiem, kas šeit citādi nebūtu iespējami. Piemēram, vardarbība Donbasā. Tā nebūtu iespējama pat tādā vājā un korumpētā valstī, kāda Ukraina bija pirms 2 gadiem. Šāds vārdarbības līmenis nebūtu iedomājams. Vispirms kāds atnāca un paziņoja, ka valsts nepastāv, un sākās lietas, kas citādi nebūtu iespējamas. First, someone has to come in and declare that the state doesn't exist, and then these sorts of things start to become possible. Vēl viens varbūt nedaudz personisks jautājums. Jūs esat dzimis Amerikas Savienoto Valstu, Ohio štatā. Kādēļ sākāt tik ļoti interesēties par reģionu, kas ir tik tālu jūsu dzimtenes? Vai jums šķiet, ka Eiropa nav interesanta? Protams, ka ir interesanti. Tā ir arī atbilde. Eiropa ir fascinējoša vieta vēsturē, un tā ir fascinējoša vieta arī tagad. Tādēļ nav nozīmes tam, no kurienes esmu. Runa ir par to, kas man interesē. Doesn't have anything to do with where I'm from. It has to do with what I find interesting and important. Es zinu, ka jūs grasāties izdot jaunu grāmatu. Par ko tā būs? Paldies par jautājumu. Nākošās grāmatas nosaukums būs Melnā zeme. Tā ir holokausta vispārīgā vēsture Eiropā. Tajā ir interpretācijas par tēmu, kādēļ holokausts varēja notikt. Ir aprakstītas gan masu slepkavības, gan izglābšanas gadījumi. Jūs grasāties grāmatu izdot šoruden? Tas notiks septembrī. Gaidīsim. Paldies, Snaider kungs. Paldies, bija prieks.